Simon, tu esi bērns psihologs, vai ne? Sveika, jā. Bet var lūdzu pastāstīt, kādēļ mans bērns bieži vien kļūst kautrīgs? Kautrība ir gan iedzimta, gan arī to var vidē izveidot. Un tipiski kautrību, ja tā ir iedzimta, var pamanīt jau ļoti agri, apmēram ap 8 mēnešu vecumu. Tad, kad, piemēram, atnāk jauni cilvēki, omīte sen nav bijusi ciemos, un tad mazulīts var paslēpties, viņš pat var sākt raudāt, ja omīte tuvojās. Un visbiežāk vecāki pamana ir tieši tad, kad pirmo reizi dodās uz bērnu laukumiņu. Tad vecāki parasti saka, mēs aiziem, bet viņš man stāv pie kājas un neiet, un tad drusku paiet uz priekšu un skatās atpakaļ, kur es esmu. Nākamais brīdis, kad var pamanīt to, ka bērns ir kautrīgs, ir apmēram ap to 2 gadu vecumu vai 3 gadu vecumu, kad iet uz bērnu dārzu. Kautrīgie bērni ir tie, kuriem prasīs ilgāku laiku, lai viņi iejustos bērnu dārzā.